Esiet sveicināti! Sākam vienu jaunu podkāstu sēriju ar nosaukumu Izglītība uz šaha galdiņa. Un pirmā sērija, kurā mēs paskatīsimies, kāpēc šaha galdiņš, kāpēc dažādas figūras, kāpēc tāds viesis, kāpēc pēkšņi uz šaha galdiņa parādās zivis, un kāpēc pēkšņi zivis kaut kur mēģina kāpt lokā, kaut kā vai josīt. Un pēkšņi neskapēc uz šaha galdiņa iebrauc kuģis. Nedaudz aptrūšējis. Un viņam pretī pie loga parādās dronis. Īsāk sakot, kā saka viens no dalībniekiem, kurš ir uzkāpis uz šaha dēlīša, mazliet sviet. Un kādēļ esmu nolēmis šādu podkāstu ierakstīt, tādēļ, ka vairākos video sociālos medijos esmu pamanījis, ka tādus skolotāja izmisuma pilnus kliedzienus, ka izglītībā viss ir slikti, nav kas strādā, viņās nebūs skolotāji, visi ir izdeguši, īsāk visi ir galīgi slikti. Un es kaut kādus vairākus tādus video dzirdēju, un viņi nedaudz atgādināja tādus populistu valdības priekšniekam saukus, visu slikti. Bet skaidrs, ka es redzēju, ka aiz tā kliedziena jau ir reāls problēmas un reāli izglītībā problēmas ir. Un mēs mēģināsim paskatīties, kādēļ šie skolotāji sūta. Es domāju, ka savā pamatā pamatot saucienus, ka viss ir slikti, bet mēs to pamēģināsim paskatīties kā uz problēmu no tāda nedaudz sistēmiska viedokļa, jo izglītība, viņš ir tāds šaha galdiņš, kur ir daudzas figūras, un katrai figūrai ir kaut kādi noteikti gājieni, kurus viņi iet un kurus viņi var iet. Un uz šaha galdiņa, protams, notiek kauja. Un līdzīgi arī izglītībā ir ļoti daudzas iesaistītās puses, kur ir skolotāji, kur ir vecāki, kur ir ierēģi, kur ir ministrija, kur ir vecāku organizācijas, tur ir skolotāju arotbiedrība, tur ir dažādi pašpasludinātie izglītības eksperti, varbūt arī varu sevi par pašpasludināti nosaukt. Tad mums ir arī kaut kādi tie akadēmiskie pētnieki, kuri arī pēta izglītību,
kur viņi pati ir saraksta nopietnus darbus, kurā viņi pastāsta, kā šo izglītību pilnīgi pareizi uztaisīt, dot skaistu. Un tikai tā problēma ir, ka viņi ir uzrakstīti tik sarežģītā valodā, ka viņš reti kurš lasa, un ja par lasa, viņus vienmēr ir viegli saprast. Un it kā jau tie pētījumi un tiek rakstīti, nu, lai tā kā domu, ka viņi ir ieviesti. Nu, tas īstenībā ir tāds labs jautājums, vai viņi raksta, lai viņi tiktu ieviesti, vai viņi raksta, vai viņiem tur ir sava tuflovka, kvanti, naudas jāapgūst un papīri jāuzrak. Jā, un vēl jau ir, vēl jau tajā visā tajā izglītības sistēmā ir arī skolēni. Ne? Un ir pavisam aizmirst, ka man principā jā, viņi ādi. Un tad paskatīsimies, jā, nu šeit ir viens tāds, varbūt tāds piemērs, kur ir klases stunda, ir reforma, un proti ir pieņemts lēmums, ka visi lasītu rakstīs ar kreiso roku. Bet mēs redzam, ka ne visi aktavjās un daži raksta ar labo roku, nevis tā, kā ir teikt reforma. Nu jā, un klasē mēs redzam, ka ir arī skolas direktors. Kurš saka, nu, kurš saka sviest. Jā, un viņam ir puķu pols. Jā, un kāpēc viņam, un jūs droši jautāt, kādēļ viņam ir šīs zaļās pārstīgas? Tā lencīte. Nu, vienkārši, lai nesaprastu, ka skolas direktora, ja vēl, pasauli. Un pārstāvnieks ir vēl skolas direktors. Un tās pašvaldības, kas izrauga skolas direktoru, viņi ir arī vecāki. Un vēl uz tā šaha galdiņa, es jau arī teicu, ir arī tas vecāku organizācija. Viņas arī, un vecāku organizācijas bieži vien arī zina, kā ir pareizi būvēt izglītību, un kā skolotāji nepareizi strādā, un kā viņi nepareizi liek ciparus, kur jāliek 7, viņi maitas liek 4. Jā. Un ja vēl kādam bērnam, kurš ir nejauši deputāts, ieliek 4, a tam vecākam vajag, lai bērnam būtu 9, un nav par svarīgi, ko vajag bērnam, bet svarīgi ir, ko vajag tam vecākam, kas ir, piemēram, pašvaldību deputāts. Nu, direktors ir arī it kā tas, kurš ir atbildīgs par skolu, par skolotājiem, par skolotāju labsajūtu skolā, bet viņš jau varbūt arī to cenšas darīt, bet, nu, ja nu priebu nekāds. Un pasaka, ej, tur tā mašīnā skolotāja ielika manam bērnam nepareizi piezīmi. Jā, nu tad tomēr
tomēr nāk vēlēšanas, it kā jau es saprotu, ka tai skolotāji ir taisnība, kā man jāsaka. Nu jā, un tad jau jā, īsāk sakot, un šeit, ir vēl viena bildīte, šeit mēs varam redzēt, kā vēsturiski ir veidojusies šī te izglītība kā sistēma. Sākumā tas bija Prūsijas modelis, jā, 18. 19. gadsimta sākums, jā, ka to prūšu armiju gatavoja cīņā pret Napoleonu, un viņam bija vajadzīgi kaļi, tur vajadzēja disciplīna, ne, un tad arī tika aizsākās izglītības sistēma, kad lūk šī lojalitāte un disciplīna, tas bija, jā. Un pēc tam viss mainījās, un sanāk, ka tas 19. gadsimts, jā, industriālā revolūcija, jā. Mums ir svarīgi jau punktualitāte, jā, mums ir kaut kādi, cilvēki, viņi stāv pie konvejera, viņiem precīzi jāizdara darbības, jā. Nedod Dievs, tu komatu ieliksi ne tajā vietā. Vai matemātikā reiķinot super sarežģītu uzdevumu, tu kaut kur pa vidu nejauši nokļūdīsies aprēķināt, ja? Jā, un šeit jau mēs arī redzam, ka šīs te rūpnieciskā dizaina elementi, grāmatas, visi skatās uz vadītāji, centrā, testi, īsāk sakot, tiek ražoti skolēni, lai viņi varētu būt noderīgi darba tirgu, ļoti loģiski. Tad ir jau parādās jau ceturtais, tas kā slānis pa virsu, tur ir tas tā, bišķiņu vēl pakaļ, šitie birokrāti, podas ierēģi, podas reformas, bišķiņ tas reformas ir imitācija, bet labi, kaut kāds reformas ir kārtēšana, mums tur ir vērtēšana, jā, un jā, un šobrīd mēs esam ar visu to izglītības vēsturi, ar to sistēmu, kāda viņi ir, un visi saka, kaut kas tā kā nav kārtībā, kaut ko tā kā vajag mainīt, bet mainīt ir ļoti grūti, jo sistēmā ir pārāk daudz ieinteresēto pušu, jā, un katrai ieinteresētai pusei ir savas intereses, ne? Jā. Īsāk sakot, kā mēs to visu varētu rezumēt, ja mēs salīdzinām šo te izglītību ar milzīgu kuģi, tad mēs jau gluži nevaram teikt tā, ka nekas nav mainījies. Es zinu, kā kuģis ir nokrāsots, ir atjaunots, kāds cietnes mēsums, tas norūsējis, un torniši sakrāsoti, un karodziņi pielikti, un tīrs viss, un skaisti viss, bet tas tik un tā ir kuģis. Tas tik un tā ir kuģis. Un tas, ko mēs saprotam ar šīm te pārmaiņām, mēģinājumu mainīt izglītību,
kuru visi mēģina uztunēt. Un mēs jau izrunājām par iesaistītās puses, vai ne? Un visi cenšas kustināt, bet bieži vien katrs no savas puses un katrs ar no savām interesēm. Un tad vēl ir tie bandinieki, tie nabaga bandinieki, un tie bandinieki ir tie skolotāji, kuriem ir direktors, viņiem ir ministriju rīkojumi, atskaites, vecāku neapmierinātība, un plus vēl, vēl visi tie sociālie mēdīji, TikToki un visas tās problēmas, ka bērni nevar uzmanību noturēt, un faktiski jau mēs varam teikt, ka tā skolotāju bērnība, kāda viņa bija tāda, un tā bērnība, kāda mūsdienu bērniem, ja jauniešiem ir tagad, viņi jau ļoti radikāli atšķirās. Un ja mēs runājam par izglītību kā pieredzes nodošanu, nebija pieredze der kaut kas der. Un bieži vien tiem skolotājiem ir, tā kā jāmācās no tiem skolēniem. Jo vienkārši, ja mēs pie tā paša mākslīgā intelekta pieskaramies līdz kam mēs nonāksim nākamajā sērijā, kā pēdējā sērijā, kur jau mēs esam, kur jau mēs arī visi esam uz viena kuģa. Tas ir jaunums mums pilnīgi visiem, un mēs katrs izmantojam, kā mēs mākam. Skolotājiem šobrīd palīdz izveidot uzdevumus un mācību materiālus, un skolēniem palīdz izpildīt. Bet jautājums, vai tas kaut ko atrisina, vai tas kaut ko maina, ja tas vienkārši ir atkal kaut kāds jauns elements uz šaha galdiņa, vai ne? Paskatīsimies vēlāk. Šeit jau arī vēl varbūt drusku labāk mēs redzam, kas uz šī izglītības kuģa atrodas, tur ir ir kontroles, bērnu tiesību aizsargi, līdz, kas tikā iesājās par skolotāju tiesībām. Tad, sekojot līdzi, līdz aktivitātēm, tur jau ir pārsvarā runa par Excel tabulām, likmēm, slodrēm, algām. Līdzīgi dara arī izglītības ministrija un dažādas citas iekārtas, un tad ir tie, un vēl jau diezgan savu lomu šajā visā sistēmā veido šie te pašpasludinātie eksperti, kur saka, es tagad zinu visu, kā ir pareizi, mums te visu ir nepareizi, mums te visu jaunu nolādīt, visu vajag pa jaunu, es visu zinu, kā vajag, un visu. Visā sakot, viena kārtīga šaha spēle, Un, bet, nedaudz par pašiem skolēniem. Skolēni jau arī nav nekādi labie un nekādi izturīgie. Šeit mums ir reāli piemērs, ir reforma, valdības rīkojums,
ir skolniekiem stunda, kura viņam tik patīkam, ka turpmāk mēs visi rakstīsim tikai ar kreiso roku. Un kas šeit notiek? Mēs redzam, ka neviens neklaus. Visi raksta ar labu. Nu, iespējams, ka problēma ir tajā, ka viņi sēž uz otru pusi un neredz to rīkojumu. Bet varbūt viņi vienkārši burtojās. Nu, ziniet, tā Z paudze un viņi neklausa, rīkojums ir, skolotājs var stāvēt uz galvas, viņi neklausa. Viņam saka, rakstīsim ar kreiso, viņi raksta uz labo. Jā. Nu, vēl jau varētu būt kaut vairāk, būs kā drusku absurds šis rīkojums. Bet nav jau svarīgi, jo tomēr tā ir pretforma, jā, un tas ir rīkojums. Kāds viņam sapnis, nu tas jau nav rīkojums ir un rīkojumi jāpild. Un skolēni viņus šajā attēlā nepild. Jā. Nu jā, un nākamajās sērijās, ja mēs parunāsim vispārāk, mēs parunāsim par šīm te, par skolēnu kārtēšanu, par dažādu iesaistīto pušu attiecībām, ja tur vecāki skolēni, skolotāji, ministrija pārbaudas, nu tur tāds rītīgs šaha dēļ. Jā. Labi, līdz nākamajai reizei.